Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku jums būs šeit Žāna. Šodien pagatavošu kabatas šķēles salas mīklā. Recepti atbalsta Rauku veikals ķēdes LV. Vajadzēs kabatas, ola, milti, sāls, pipara, eļļa un alus. No sākuma kabaču jānomazgā, jānomizo un jāgriež gals. Un jāsagriež šķēlīties kāds 5 mm biezus. Tad pārkājas sāli, var arī vēl pipars. Atliek maliņā un tagad pagatavošu mīklu. Miltus jāsamais kopā ar olu. Var arī tagad pievienot ķiploku vai sarkano papriku vai arī kādas citas garšvieliņas, kuras garšo. Jāizmais. Un tikai tagad jāpievieno alus. Jāskatās, cik daudz alus aizies. Jo mīklā jāsanāk tādai tā kā krējums aptuveni. Alu var izmantot gan gaišo, gan tumšo. Kārtīgi jāizmais. Mīkli ir gatava bez kunklīšiem. Un jāatliek maliņās kādām 5 minūtēm. Pa šo laiku uzsildīšu eļļu. Un tagad katru kabatas šķēlīti apaļā mīklā. Kad ir eļļa karsta, uguni samazina, lai kabača nedeg. Un jācep no abām pusēm līdz viņa zeltaini. Šādu uzkotu pagatavot ļoti viegli un arī lēti sanāk un garšīgi. Šāda kabača sanāk garšīgi gan karstā, gan augstā veidā. Man atliek novēlēt labu apetīti, iesakiet citiem, gatavojiet, komentējiet, ja ir jautājumi, jautājiet. Kabatas šķēlītes salas mīklā gatava, lai labi garšo. Recepti atbalsta Rauku veikals ķēdes LV.